Ar trako māju tērēt savu laiku nav jēgas un nevajag to darīt. Bet te vienam trakās mājas iemītniekam es atbildēšu, viņš ir visagresīvākais no visiem tajā trakajā mājā. Tur no Čangalērijas ir man pāris, kas šitos trakos komentārus raksta, bet šitas ir viss neatlaidīgākais. Un par šo dīķi ir pār un ap visas tēmas tā apsūkāts, iztiks malki izstāstīts, viņam vienalga jautājumi. Ko jau kopā visu uzreiz to māli es varētu klientiem pārdot, es pieļautu Melnzemē klāt. Un tagad tavējais ieteikums. Vai viņš nav tiešām stulbs? Es teicu, ka ir ierobežot līdzekļi īpašniekiem vairākas reizes. Un es vienkārši uztaisīju barteri šeit. Es teicu 10 reizes, ka tas ir barteris te tagad. Un tu gribi, lai es to plūstošo māli pieejauc klāt šitam labajam materiālam. Vecīt, tev ir viss mājās. Tā tu man pa to degvielu raksti. Viņam ir 32 tonnas tam ekskavatoram. 6-nieks lielais dzinējs. Tas kauls izstāsta maziņš, bet viņam viņš ir kubīgs. Jā, 400 maksā ekskavators dienā, un 200 litri dienā iet, ja 8 motorstundas. Es 2 dienas uzmaucu ilgāk, bija 250 litri dienā. Sareizina ar 2 eiro, kaut te 200 litri. Tie ir 4 sotaki. Eiro 98 tagad ir. Aizbrauk pakaļ, viņš tev nostājās uz 2 eiro tas litrs. Vēlreiz 400 ir ekskavators pats un 200 litri degviela. 400 eiro ir klāt vēl par degvielu. Tas ir 800 bez ekskavatorista algas. Un šeit ir ierobežot līdzekļi, ko es stāstīju klientiem. Bet es jūtu, ka viņi īsti nesaprot, kas notiek, ja purvu atstāja to pusī klāt. Un šitā bija mana iniciatīva to Melnzemi izmest ārā. Es to daru par saviem līdzekļiem tagad. No sevis maksāšu par ekskavatoru un par degvielu. Un es zinu, ka jums lohiem, šiem trakiem, jums patīk, ka jūs slavē. Es līdu tikai un vienīgi, lai nopelnītu piķi, reklāmu. Es nelīdzu, lai sevi apliecinātu vai sevi kaut kā zīmētos, ka es esmu krūtākais ekskavatorists. Es uz to nepretendēju. Ja jūs gribat to Čangalu un tevi, es varu pasludināt jūs par labākajiem galaktikā šajā. Es neesmu nekad lielies, ka es esmu krūtākais. Jūs divi esat krūtākie galaktikā. Un es šeit tiktu kā esmu. Tikai vienīgi, lai nopelnītu piķu reklāmu. Viss. Es jūs vēl es pēc tam beigās, kad te beigsies viss, es jums parādīšu, pastāstīšu, kuras jūs vēl pakacinu. To trako māju, kuras jums uzspiež uz tām sāpīgajām vietām, ka jums tur tās pakaļas sāk sprākt tajā dīvānā. Un tad man vēl agresīvi raksta par to dziļumu. Tajā vietā būs 3,5 metri. Es jūtu, ka tev tā kamera neatdod, bet tu īsti nesaproti to apjomu, un tu tik lielu dīknēs racis, viņš izskatās tagad sekls, tā kā iztumts ar buldozeri. Bet reku paņem mērogu, tur, kur ekskavators stāv, tur vēl metru uz augšu bija ūdens, un es to pievilšu klāt, lai salīdzinu vismaz ar ekskavatoru, to mērogu. Tur, no tā stūra, no tās maliņas, līdz turienē 2 metri ir. Šeit būs pār pa 2 metriem dziļums. Pasties mēroga ar ekskavatoru. Tajā vietā būs 3 metri dziļums. To kaudz arī nevar saprast. Es to tūlīt pieiešu klāt, pievilkšu to apmēru. Rekas es uzkāpu tajā kūdras kaudzē. Es jau esmu iepludinājis sev, kā jau stāstīju, tajā robežā kaimiņa. Te nav vairāk, kur mest. Lielumu, dīķi. Te ir kaut kur hektārs. Bet cipars bija pa 4000 kvadrātmetriem. To pārējais es izredzu par saviem līdzekļiem. Bet, jums jau tiem ubagiem, jūs gribat, lai cits to dara, jums ir palīdzi, aizdod. Šitās visas tās tēmas šitās te. Kāpēc tu nevar izrakt līdz galam, tur nezinu kā dziļumā? Tāpēc, ka ir 15,000 eiro budžets, 4,000 vajadzēja pārējais manā institīvu, nogrāba visu kūdru, un šeit atstāšu vēl klientiem metru uz augšu, to izgrābto kūdru, kas pa maniem līdzekļiem, lai šo pļauju var izmantot. Un es nezinu, tik smalki apstāstīšu par šo objektu, man nav vairāk, trūkst idejas, kā tevi izskaidrot loham. Un vai vispār vajag skaidrot loham, es nezinu.